Labdien, cienījamie kongresa vadība, ministri, cienījamā priekšsēdētājas kundze, deputāti, klātesošie kolēģi. Es sveicu jūs kārtējo reizi Jelgavā, kura ir Kurzemes un Zemgales galvaspilsēta. Un tur es tai vēsturei neko nevaru darīt, man tas ir jāsaka, jo tas tā ir. Tūlītās pēc maza laika būs pašvaldību vēlēšanās, kurās mums ir jādod savs vērtējums, skatījums un jādod sevi parādīt iedzīvotājiem. Bet šobrīd es mazliet arī gribētu pieskarties tiem notikumiem, kas notiek pasaulē. Un mēs Latvijas delegācija bijām arī Strasbūrā, kurā ir Eiropas padomes pašvaldību, vietējo pašvaldību un reģionālo pašvaldību kongress. Un kongresa mērķis bija demokrātija. Demokrātija, kādā veidā mēs vietējās pašvaldības spējam nodrošināt, atbalstīt vietējās demokrātijas pamatprincipus un tālāko virzību. Protams, ļoti lielas un ilgas diskusijas bija par notikumiem Ukrainā, kurā šie demokrātijas un agresora izraisītie kari ir veicinājuši un sagrauši ļoti lielu Ukrainas daļu. Mēs tikāmies arī ar Doņetskas gubernatoru un vienojāmies par turpināšanu diskusijās un stāstīt un mācīt mūs, kas mums jādara, lai mēs kļūtu stiprāki, lai mēs kļūtu pārliecinātāki, lai mēs kļūtu varošāki, ja gadījumā kas. Un, protams, kad tas ir svarīgs moments vienot tautu, jo uz jautājumu, kā jūtās šobrīd Doņetskas iedzīvotāji, kur apmēram mazliet vairāk kā 3 miljoni ir, un viņi visi ir par Ukrainu. Neskatoties uz tautību, neskatoties ne uz ko. Arī mums Latvijā tas ir ļoti svarīgs moments stiprināt mūsu kopības sajūtu, lai mēs esam vienoti par Latviju, Latvijas brīvību, neatkarību, demokrātiju. Daudzas diskusijas bija arī par notikumiem Gruzijā, par notikumiem tālākajā mūsu valstī kā Turcijā. Arī tie notikumi ļoti tuvi viņiem vēlēšanas un demokrātijas pamatprincipi. Šodien es arī gribētu runāt par to, lai mēs varbūt tās izdarām tādu ekonomisku soli un izaicinājumu mūsu gan valdībai, gan arī parlamentam. Šobrīd Latvijā ļoti svarīgs ir lētu īres namu būvniecība. Mēs šo procesu esam uzsākuši, bet ir aicinājums šo procesu turpināt, lai mājas, jaunas mājas mūsu iedzīvotājiem būtu pieejamas par zemiem īres maksājumiem pirmām kārtām. Un, protams, lai tas tā būtu, ir nepieciešams valdības dotācijas, valdības stiprināšana, valdības šo te procesu stiprināšana, un arī, protams, aicinājums ir nākotnē pievienotās vērtības nodokli atbrīvot šajos māju celtniecības procesos. Arī, protams, šo procesi ļoti nepieciešami, lai mēs stiprinātu tautsaimniecību. Tautsaimniecībā nepieciešami strādnieki, nepieciešami darbinieki, inženieri, tehniskie korpusi, un tāpēc ļoti svarīgi ir, lai mēs varētu spēt nodrošināt šos industriālo parku attīstītājus ar strādniekiem un darbiniekiem, kas spēj samaksāt īres lietas, jo ir arī tādi
noteikumi, kuri būs ļoti svarīgi un dažkārt nesaprotami. Vēlu, lai mums viss kopā turpinās un izdodās, un lai veiksmīgs ir ne tikai šīs kongress, bet arī visa nākošā darbošanās, jo nākošais gadu atkal vēlēšanas, tādā vēlēšanu vilnī mēs esam iekļuvuši, un līdz ar to mums ik katru brīdi jābūt stipriem, ik katru brīdi jābūt pārliecinātiem, drosmīgiem un arī, protams, kritiski domājošiem, jo kritiskā domāšana šodien ļoti svarīga, lai mēs nekļūtu par upuriem visādiem gudriniekiem, kas šobrīd darbojās mūsu paspārnē un mūsu tuvumā. Lai veiksme un izdošanās! Paldies, Valentinu, par uzrunu, un tagad vārds uzrunai Latvijas sociālās